Nu, sveicināti Latvijas sabiedrība, sveicināts TikToks, sveicināti. Turpināsim sarunas par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, turpināsim graut mītus, un kā es iepriekšējā video arī teicu, tas runa ies par tehnisko dienesta pārvaldi, ja? Tieši tie, kas ir atbildīgi gan par apgādi, gan par ugunsdzēsēju nodrošinājumu, gan viņu arī kaut kādā mērā par viņu veselību, ja? Par viņu drošību ugunsgrēkos un tādās lietās. Nu, un iepriekš es jau arī pieminēju tādu lietu, kā teicu, ka viņi ir uzlikuši ja, uz visām tām lietām, jau uz papīriem, kas attiecas uz viņu lielu un resnu, ja, ar skaļu plakšķi. Nu, tad ir kaut kas arī jāpasaka, lai to pierādītu, ja. Tāpēc, laikam es domāju, ka, lai parādītu apmēram, kā visa tā lieta notiek un kā tā zivs pūst no galvas, ja, un kāpēc tam attieksmi mainās arī pārējiem dienestiem, kas ir viņiem pakļauti, tad es pieminēšu to pašu piemēru ar ugunsgrēku Mirzas ķempes ielā, kur cieta toreiz bērni, ja, izlēc ārā pa logiem. Un tur tieši dienas saskārās ar problēmu ar tādu, kā nevarēja piebraukt klāt ar speciālo transportu, ja tas ir tieši ar autokāpniem, pie notikuma vietas, toreiz naktī, lai varētu strādāt no viņām, ja, glābt cilvēkus. Un tieši tur tā lieta bija, ka bija problēma ar privātā transporta pārvietošanu, lai varētu atbrīvot ceļu tieši autokāpniem, jo ir jāsaprot. Lai arī cik tagad, piemēram, tie cilvēki ir, ja tur sevi krūtī sitīs un teiks, jā, un kā toreiz arī teica, tur gatavi bija ar rokām ārā, tur durvis plēst, ja tās metāla. Bet, ja tā, piemēram, lieta nonāktu tā līdz praktiskam, jā, lietai, tad es domāju, ka daudziem, piemēram, savs dzelzis, tas, kas lejā stāv, būtu ļoti mīlušs, dārgs kā piemiņa, ja, un ja kāds viņu saskādētu, tad pēc tam tur būtu ļoti ilgi un pamatīgi tiesu darbi. Ar to rēķinājas arī ugunsdzēsēji, tāpēc arī tajā vietā, piemēram, tas bija tā problēma. Nevis jau vienkārši mašīnas tika ar 131. zilu nostumtas malā, tā kā tam būtu jābūt, ja? Bet mēģināja rast citu risinājumu. Nu, tā bija problēma tajā vietā. Tātad, tagad es apmēram noraksturošu, kas notika, atsvaidzināšu jums atmiņā, ja, un arī pateikšu, kā apmēram tas notika gan tur, gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kā tās problēmas tika risinātas. Tātad jūs paši redzējāt, ja, es jau arī tajos video teicu, ja, lai atrisinātu to problēmu kaut kādā mērā, nu, lai iedotu kaut kādu risinājumu, bija jāpaiet 10 gadiem, no tā gadījuma līdz pieņēma izmaiņas ugunsdrošības likumā, ja, kur noteica, ka mājas ir jāuzstāda dūmu detektori, jāiegādājas ugunsdzēšamie aparāti, pagāja gandrīz vai 10 gadi, kamēr viņi to gaišo dūmu dzemdēja. Tā ir viena lieta, ja? Strādāja iekšlietu ministrija, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, es nezinu, kādi tur augšā vēl tur sēdēja, nu, bet pēc 10 gadiem viņi to dzemdēja. Pa to laiku valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, protams, arī bija jādomā, kā tā problēma risināt, jo nākotnē ir skaidrs, ka viņi atkārtosies. Ne toreiz kaut kas mainījās, ja, piemēram, tajos pašos iekšpagalmos, ja, ar autotransporta novietošanu, arī tagad, kas ir mainījies. Tāda tā problēma ir bijusi, viņa toreiz bija, viņa tagad ir, un viņa arī pastāvēs nākotnē, tāpēc, ka nekas tālāk tajā lietā nav darīts. Nu, piemēram, ne Ušakovs, ne arī, piemēram, Stabīkšu staķis par tādām lietām ir aizdomājies, kā, piemēram, nokļūt un glābt iedzīvotājs iekšpagalmos. Pareizi? Tātad, nu, ugunsdzēsības glābšanas dienesta tehniskai dienesta pārvaldē, protams, tā problēma bija jārisina, jādomā kaut kāds tehniskais risinājums. Nu, un tagad es jums parādīšu bildi, lai jūs saprastu, kāds tas tehniskais risinājums bija. Nu, ugunsdzēsēji uzreiz saprata, kas tie tādi ir, jā, pārējai sabiedrībai es pateikšu. Tie ir tādi ratiņi, kas paliekas apakšā zem riepām, ja, riepas piepaceļas uz augšu mašīnai, zem katras riepas viņš tās novietojas, ja, uz 4 tādiem riteņtiņiem apakšā, un viņš tad to mašīnu var pārvietot. Nu, ļoti labi tas, protams, strādās kaut kādām līdzinām virsmām, piemēram, kaut kādos stāvlaukumos, ja, pazemes, virszemes, tur jau uz kaut kādiem betona laukumiem. Nu, bet iedomājieties, ka jums tagad ir jāpārvieto kaut kāds džips, ja, normāls, X5, kā nu jau tagad ir, kurš ir novietos kaut kur zaļajā zonā. Kā jūs ar tajiem mazajiem riteņtiņiem pārbrauksiet? Tas ir, ja pat, piemēram, vasarā. Es jau nemaz nerunāju par tādām lietām kā ziema, ja, vai dziļš rudens. Un tas ir, piemēram, jāizdara tā kā uz autocisternas izbrauc, piemēram, 3 cilvēki, ja, 4 cilvēki, nu tagad 6 cilvēki izbrauc. Tā mašīna 6 ir jāpārvieto. Ja? Nu kā tas apmēram, jūs domājat, kā tas tiks risināts?
Skaidrs, ka tas risinājums ir vairāk tikai ķeksīša pēc, nekā viņš ir praktiski pielietojams, ja? Ugunsdzēsēji uzreiz to no pirmās dienas, viņi tikko ieraudzīja tos ratiņus, viņi zviegt sāka, ja? Par to, domāju kā. Bet otrā lieta, kas ir tehniskā dienesta pārvalde. Jūs jau tos ratiņus atsūtījāt, ja, to visu to masu ir jānovieto uz mašīnas, ja, kaut kur. Un viņi ir jāstāv nostiprinātai, lai, piemēram, kaut kur pa ceļam nepazaudē. Jūs kā tehniskā dienesta pārvalde nekādu risinājumu vispār nepiedāvājat. Pat šņorītes līdzi neatsūtījāt, lai, piemēram, viņus kaut kur augšā piesietu, lai nenokristu. Kā vienmēr, ugunsdzēsēji uz vietas, jā, paši jau kaut ko izdomās. Pareizi ar saviem instrumentiem atnāks uz darbu, metināmos, paņems kaut ko sametinās, sataisīs, jā. Un to jau arī darīja. Es zinu, ka dažās daļās, kamēr es braukāju apkārt, kaut kādu risinājumu meklēju. Balvos vienkārši uz to visu nospļāvās, uz to jūsu tādu cinisku attieksmi, tu viņus nosviedāja, un viņi tā arī tur visus šos gadus, viņi tā arī stūrī stāvēja. Kamēr es strādāju 19. gadā. Jā, iepriekš, jo, var teikt, visu to laiku, kamēr jums, kā viņus atsūtījāt, tā viņi arī tur povastūrī. Nevienam tas neinteresēja, ne operatīvajiem dežurantiem, kādiem braukāja, jā, ne arī šitas te kompleksējās pārbaudēs, ka jūs tur, kā es tā kā pieminēju, ka jūs visu ko skatāties, jā. Bet šitās lietas jums ir bijušas, pilnīgi, kā es arī teicu, ar skaļu plakšķi esat uzlikuši virsū, ja, un tas tā arī turpinās, ja jūs domājat, ka savādāk, un arī neko neesat piedāvājuši šajos gados. Burtiski no tā brīža, kā viņi tikai šeit atgādāti, ja uz balviem, piemēram, jūs tur tehniskajā dienesta pārvaldē, lai kaut kā to situāciju uzlabotu, labotu, vai kaut ko mainītu, burtiski šitā izdarījuši neesat. Burtiski! Tā kā, kungi, ja es tagad arī braucu jums augumā, tad tas ir pelnīti. Jūs toreiz mani ar to lietu bijāt nokaitinājuši ar savu šito te cinismu, un arī tagad. Un vai jūs esat tur ciniki, ja? Man tālākais nākotnē vēl būs arī daži piemēri. Kungi, apmēram jūs esat sapratuši, kā mums apmēram notiks tā saruna, tāpēc, ka jūs mani esat pa šitiem gadiem nokaitinājuši, ja? Ziniet, dažās reizes es tā teiktu, jūs esat novēlējis, lai jums vienā vietā pierē izaug kaut kas. Tā tas ir. Lūk, tas ir dažas lietas par šo tēmu, lai jūs saprastu apmēram. Un tad jūs arī paši redzat Latvijas sabiedrību, kā apmēram tas viss notiek. Ja tā problēma nebija VUGD risināta, jo piemēram, augšā valdība, ja likumdošanas līmenī, tā kā es kādreiz to teicu, nav noteikusi nekādas izmaiņas, ieviesusi normālas, praktiskas izmaiņas, kas šo lietu risinātu. Piemēram, Rīgas pašvaldība, ja ņemam, piemēram, Rīgu, ja, visbagātāko pilsētu, kura to varētu atļauties, ja, ar Ušakovu un ar visiem šitiem, kas ir nākošie gājuši, ja, uz priekšu. Viņi, ja, gan arī stabīšu staķis, ja, kā es jau te teicu, viņi problēma nav risinājuši, ja, Rīgas, piemēram, līmenī viņi ir palikusi. Ne arī VUGD ir risinājis, tāpēc, ka tā problēma kā bijisi, tā viņa pastāv. Piemēram, grēkāži kungi, ugunsdzēsēji, ja jūs domājat, ka tagad uz jums tas neatsauksies. Tad tas atsauksies tieši uz glābšanas, ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu vadītāju. Jums taču ir iekšā tāds punkts, ja, kā piemēram lēmumu par autotransporta pārvietošanu notikuma vietā, ja privātā, pieņemat jūs, ja, tātad grēkāzis ir. Kā viņš tiks pārvietots, kā jūs viņu tur lauzīsat, tā jau ir jūsu problēma. Jums ir tā teikt, es zinu, ka Ucakā jums šitādus te ratiņus tos parāda, ja, uz vietas jūs kaut ko līdzinā laukumā tur pastumdat, saprotat, ka tas ir, tā teikt, viss ir pakaļā risinājums, ja, bet, jūs esat iemācīti, jūs nevarat teikt, ka jūs ar viņu apmācību neesat izgājuši. Gan dzēsēji, gan jūs. Tātad jums VUGD ir parādījis, tas ir risinājums. Kā jūs viņu pielietosiet un kā jums ies dzīvē, ja, tas VUGD neinteresē. Ne tehniskā dienesta pārvalde, ja, ne arī valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta strateģiski plānojošo centrālo aparātu. Varbūt šis arī tagad video nāks, tā teikt, asīs. Nezinu, varbūt Facebookā padalīšos, ietagošu arī, piemēram, Baltmaņa kungu, ja? Nāks acīs arī, piemēram, Baltmaņa kungam, un tad beidzot jūs sāks tur purināt pamazām. Jo jūs to esat pelnījuši. Kungi, esat pelnījuši. Labi. Paldies par uzmanību, Latvijas sabiedrība. Līdz nākošajai video. Turpināsim.